Ja cilvēks no tevis aizņēmās 10 000 eiro un solīja atdot mēneša laikā, bet ir pagājuši 2 gadi un viņš nav atdevis ne centa, vai vajadzētu piedot, vai tomēr lūgt, lai viņš atdod parādu? Paldies par visu jautājumu. Pirmkārt, jābūt ir gudrībai. Uz ko tu to naudu aizdod? Ir savi principi. Tātad, kad tev cilvēks lūdz naudu, kad tu viņam aizdod, tad kam tev tā nauda vajadzīga? Viņš saka, piemēram, spēļu automātiem. Ja? Vai mēs varam tad uz to aizdot naudu? Tā nauda aizies, un tam cilvēkam nebūs ko dot. Tātad ebrejiem ir tāda gudrība, ka aizdod uz to, uz ko tu pats tici, ka tur būs iznākums. Protams, tev vēl ir jātic tam cilvēkam, ka tiešām viņš tur to domā darīt. Ja? Vēl otrā gudrība ir aizdot tik daudz, cik tu gatavs esi uzdāvināt. Trešais, mēs varam prasīt cilvēkam, lai viņš atdod naudu, kā mēs bijām iepriekš runājuši. Un, protams, te vēl ir ļoti labi, ja mums ir tomēr tāda 10 000, kad ir jābūt kaut kādam notariālam aktam. Notariālais akts, tas ir ļoti nopietns akts, ka mēs, kā arī draudzi pirkām, ja, tur bija 15 000. Tad ir tā, ka es ieķīlāju kaut ko drošības pēc, kā man arī tā kristieti pateica, mazums tu man uzmetīsi, lai man ir drošība. Tā viņa neteica, bet mazums kaut kas notiek, ja, lai mans vīrs pēc tam var man tālāk dot, lai es varu palīdzēt. Ja. Tāpēc te ir jābūt arī kaut kādam rakstam. Ja tas pat arī draudzē savā starpā notiek, it kā liekas mēs brāļi mās, bet es arī esmu piedzīvojis, kad māju būvēja, viens cilvēks ļoti bija apdedzinājies. Viņš tāds vecpuisis, naudu tik krāja, bet īpaši skatos neko nepērk. Ja? Un viņš man aizdeva naudu, kad es būvēju Rīgā māju, bet viņš teica, rakstam papīru, cik tu aizņemies un kad tu atdosi. Jā, lai man ir papīrs. Pēc tam mēs varam iet pie mācītāja, varam saukt kādu padomu. Un ceturtais moments ir, ja tu redzi, ka cilvēks neatdod, trubiņu neceļ, īziņas ignorē tavus, tad ir tā, ka jālūdz Dievs. Dievs palīdzi. Es šo situāciju nododu tavās rokās. Pirmkārt, varbūt arī jāpalūdz piedošanu. Dievs piedod, ka es nekonsultējos, nerunāju ar tevi, ka es vienkārši uzticējos tā lēticīgi. Varbūt vajadzēja arī pajautāt citiem cilvēkiem, varbūt viņš vēl ir daudziem aizņēmies un ir jābūt ne tā vienkārši, ka es tevi satiku, tev otrajā dienā, viņš jau saucās par kristieti. Nevajag būt tik lēticīgiem, vajag uzzināt par to cilvēku vairāk, jā. Vai ir bijis jau kontakts ar šo cilvēku, viņš jau kādam ir aizņēmies. Mēs, principā, arī tāds varam cilvēks arī pazīt savā dzīvē, kur ir tādi tur aizņemās, un tur sola. Tāpēc šajā ziņā jābūt ir gudriem, nevajag būt pārsteidzīgiem. Un, ja sanāca pārsteigties, ka mēs uzticējāmies cilvēka vārdam, tad vienkārši jāpasaka, Dievs piedod, ka es nepaklausīju, ka es nepalūdzu, nepakonsultējos. Un izved man Dievs no šīs situācijas. Un vienkārši tad ir jālūdz un jāgaida, lai Dievs parāda savu žēlstību. Manā dzīvē tā bija. Un paldies Dievam, kad varbūt tas nebija gada laikā, tie bija kaut kādi 5 gadi, bet cilvēks to pa 300, to pa 500, vēl no tās Rīgas mājas, ko es pārdevu, celtnieki. Viņi bija paņēmuši un ilgu laiku neatdeva naudu. Bet labi, ka tomēr es lūdzu par to, un ka lēnītēm tā summa bija atdot, kur bija no bankas paņemt kā kredīts priekš mājas būvniecības, bija iedots, un tad tā kā bija tāda viegla uzmešana sanāk. Bet labi, ka es varēju tiešām no sirds lūgt Dievu, un Dievs brīnum izdarīja, kā devu tā naudu. Cilvēks arī aizdod naudu, un pareizi saka, tā kā viņš paliek gudrs, tad viņš saka, visu vairs nevienam nekad. Tā laikam ir jau tāda nepareiz galība, ka viņam ir iespēja, bet viņš saka, nē, man toreiz tā cilvēks apmānīja, ka es nevienam vairs neaizdošu. Laikam tas arī jau tā kā par... Jā, un noteikti ar to aizdošanu jākonsultējas ar sievu, ja tu esi ģimene, tu neesi viens pats, ja tev jārunā ir ar komandu savu, vai mēs to varam. Vēl otra lieta, piemēram, mums draudz lietās, ja draudz neaizdod, arī reiz nāk cilvēku aizdodiet tur, ja. Mēs sakam, varbūt mēs varam runāt un kaut ko svētīt,
Bet tāpēc te ir tāda lieta, cik liela summa, vai tas nebūs liels risks, un vai pēc tam par to nevajadzēs gauži nožēlot. Tāpēc, kas ir pāri par ticību, nevajag iet uz tādiem nevajadzīgiem riskiem, jo šodien pasaule ir ļauna, un cilvēki ļoti ir krāpīgi un var izmantot tavu tā kā labestību. Tāpēc lai Dievs dod katram gudrību un gara vadību. Reiz arī viens cilvēks man tā pateica, kādu laiku atpakaļ, kāpēc nevar piedot? Kāpēc nevar piepildīt rakstus? Un tev jāpiedod savi parādnieki. Tā kā man sāk manipulēt ar rakstiem. Jā, savā ziņā, savā sirdī mēs tā kā to cilvēku neturam ļaunu, bet bija runa, un es vienkārši gribu atgūt atpakaļ to, kas ir mans, pat es tur procents nekādus negaidu. Ja, tāpēc tas ir man vajadzīgs. Tāpēc ļoti bīstami ir, kā es esmu pamanījis, cilvēks aizdeva un nonāca līdz nepiedošanai, ienaidam. Es to pats redzēju cilvēku. Bībeles skolā 2 brāļi. Un sanāca tā, ka pēc tam viņam pat ar psihi līdz pat šai dienai kaut kas notika. Viņš ar tādu ļaunu, viņš gāja uz viņu kauties un bija. Tāpēc ļoti esam uzmanīgi, jā, lai tiešām nepaņemtu pa daudz. Tu esi aizdevis, tu esi uzticējies cilvēkam, un pēc tam tu viņam nevari vairs piedot, un tu gaidi, un tu viņam draudi, un tu redzi, ka viss te jau garīgi problēma sākusies, jā, ne tikai materiāli. Tāpēc esam bībelēs vairāk par visu, kas jāsargi savu sirdi, bet ne finanses, jā, jo tas var atnest ļoti lielu neslavu. Tāpēc ļoti esam modri šajā ziņā. Tā ir ļoti garīgā tēma, naudas aizdošana. Tāpēc ir noteikti, ko mēs runājam, tas ir jāizdara. Tā kā jā, nē, mēs nerunājam, ka tu neatdos. Mēs runājam, ka tu atdos. Un te redz, mēs tagad runājam par to, kad man ir kāds parādā, bet vēl ir moments, ka es varu būt parādā. Un tad kā ir? Ja tu nevari laicīgi atdot, nevajag tā kā iet apveceļus, nenākt uz draudzi, necelt trubiņu. Tieši tev būs simpātija pret tevi, ja tu piezinīs un pateiksi, piedod lūdzu. Es domāju, ka izmaksās vai tik nopelnīšu, nesanāca. Vai lūdzu, tu varētu vēl un nosaukt kaut kādu laiku. Es ticu, ka šajā periodā man sanāks to naudiņu. Es tev varu atdot jau daļu. Jau atdošu tik, nevarēšu, bet es jau tik atdošu tev. Un zini, ka tu redzi, ka cilvēks cenšas, visādi var gadīties, ka tas nav vienkārši ignoru, viņš ieslēdzis. Ja? Viņš tagad, un parasti, kas ir aizņēmies, viņš tā, ko tu man te naudu prasi? Ko tu man te terorizē vispār? Es tev vispār neko, un tu zini, tu jūties tā kā vainīgs, tu tur zvani, tevi jāmeklē. Tam, kas ir naudu aizņēmies, nevis tev viņu jāmeklē. Tāpēc ir sevišķi, ja mēs runājam par kristiešiem. Kāds teica tā, ja tu gribi pazaudēt draugu, aizdod viņam naudu. Ja? Tā nav jābūt mūsu vidū. Un, protams, situācijas var būt dažādas, ja? Bet atkal, kāpēc šis cilvēks tā visu laiku tādās finansiālās grūtībās ir arī, ja? Varbūt ar to cilvēku arī varētu parunāt, ne tikai naudu viņam aizdodot, ja? Bet runājot par to, ka varbūt tev vajag kaut kādi jautājumi tieši garīgu atrisināt ar Dievu, lai tev būtu finansiālā svētība. Mēs vēl palūksim, ne tikai es tev iedošu to naudiņu, bet tev vajadzētu palūkt. Es tā redzu, ka tev kaut kā tajā sfērā ir kaut kur ienaidniekam vieta. Varbūt tu to nedari, varbūt tev šis ir. Ja? Tāpēc pārbaudīsim. Pie reizes tev ir tā kā iespēja ar to cilvēku arī parunāt un palūkt, varbūt, lai viņam ir tālāk arī materiālā svētība, lai ne viņš aizņemās, jo svētīgāk ir dot nekā ņemt. Ja, tāpēc ir cerēt cilvēkiem kaut kādi caurumi, kur mēs to redzam. Mēs tikai viņam naudu dodam, bet mēs redzam, kāpēc viņam tās problēmas ir. Tāpēc mēs varam, jo viņš no manis aizņemās naudu, tad man ir svētība, tad man ir arī vara. Man ir jāizmanto tas, viņu pamācīt. Jā, lai Dievs svētī mūs šajā sfērā. Protams, arī ir tādi jautājumi sarežģītāki. Labi, ka ir blakus cilvēki, kas arī var kaut kā iedot kādu padomu vai pēc savas pieredzes. Galvenais nebūtu varbūt atcirtīgiem uzreiz kaut kā tur cilvēkus tur nosodīt, nolamāt vai vēl kā. Jā, varbūt kādam šī tēma ir ļoti grūta, viņš varbūt ir daudzreiz apdedzinājies, bet es ticu, ka Dievs tevi grib arī taisīt gudru un arī turēt atbildību no tiem cilvēkiem, kas ir kādam parādām. Lai Dievs jūs svētī šajā sfērā un arī jūs aicinu sūtīt man savus jautājumus par dažādām tēmām. Amen. Lai Dievs svētī.